stāstu brūnās acis. Un droši vien tu vēl kaut ko pastāstīsi gan par visu, ko tu gribēsi. Es esmu atbrauks pie jums no Cēsu puses šodien. Vispār tad mana vieta ir ārējuši drabeši, ja kādam ārējuši Ezerpils un kaut kas tur galvas kusti, tad kurš lasīs? Tas nekas, ja jūs neesat lasījuši. Tad, kad es studēju rakstniecības studijas, mēs no profesoriem runājām daudz par vietas nozīmi vispār grāmatās un to lokālā literatūru un tā tālāk. Es par to līdz tam nebiju vispār padomājis kā par kaut ko tādu zinātnisku. Un tajās sarunās es sapratu, ka lieta, par kuru es drusku baidījos, tad, kad es rakstīju grāmatu, ka viņi man likās ļoti, ja tu neesi gājis pa to ārējušu aleju, tad es nezināju, ko cilvēks, kurš nav gājis, lasot, tur sajūtīs, vai sapratīs, vai viņam liksies, kas tas ir. Man šobrīd ir 2 labradori. Tie grāmatas stāsts ir par vienu, par Madoru. Un ļoti atšķirās būšana ar suni tajā laikā un ar suņiem tagad. Jo tā milzu mīlestība ir tikpat liela un tas tuvums un viss, bet viņu loma ir drusku cita. Jo es esmu viens bērns ģimenē augusi, un mans suns pildīja absolūti ne tikai suņa lomu. Tas bija tāds maz 11 gadu laiks, tad, kad viņš uzvedās, viņš bija jaunietis, un viņš absolūti bija kompanjons, kā tāds dīktīgs plecs. Mēs ļoti daudz, ļoti cilvēcīgi, viņš bija tāds pārnieks. Tad šobrīd, kad man ģimenē ir 2 mazi bērni, tad tā uzmanība, protams, dalās citādāk. Un mamma bija tā, kur bija tieši par šo visvairāk sabijusies. Kad mēs pateicām, būs vēl viens, viņa domā, kā viņu, jo vēl vienu tā kā, un beigās viņa ir tā, ka saka, šis ir daudz labāk. Viņi paši ļoti daudz ar laiku pavadīt viens ar otru un izdzīvoties, izkustēties un tā tālāk. Bet par pašu rakstīšanu viens no tipiskākajiem bērnu jautājumiem ir, cik ilgā laikā var uzrakstīt grāmatu. Un es šo īsti nevaru atbildēt, jo es pirmkārt rakstīju, tāpēc, ka es nevarēju nerakstīt, lai cik šis banāli autoriem skanētu. Un es rakstīju kā tādu dienas grāmatu tipu, un viņa ir augusi gadiem. Un tad Anglijā, kad es studēju Anglijā bakalauru, vienkārši bija diezgan daudz brīva laika, un tad man sāka likties, ka tur varbūt kaut kas var salikties arī tālāk. Un mans grāmatas izdošanas stāsts ir, man likās, ka tā ir visiem, un ka tas ir baigi vienkārši, jo es paņēmu, aizsūtīju manuskriptu, man atsūtīja, mēs ņemam. Tā ļoti vienkāršot, bet tas gandrīz tieši tik vienkārši arī notika. Un tad, kad es stājos rakstniecības studijās, pārrunu laikā es pirmoreiz aptvēru, ka tā visiem nenotiek. Un par to man bija tāds milzīgs prieks un gandarījums, jo tad es apķēros no jautājumiem. Man jautāja, kā tu izdevi grāmatu un zvaigznē, vai caur projektu? Un es blisināju acis, un es teicu, es neko nezinu par projektiem. Es vispār nesaprotu, ko jautāt. Es aizsūtīju, nē, paņēmu. Es rakstu, es turpinu rakstīt, bet es rakstu ļoti lēnām. Un pārsvarā es rakstu savu galvā. Man ir grāmata, es esmu izdevusi visu, ko savā galvā, izdevniecībā savā. Ja, man tur pilns plauktiņš stāv visādām lietām, bet tā kā man ir 2 mazi bērni, tad es zinu, ka grāmatas es paspējušu, viņu bērnību es vēlreiz nepaspējušu, tāpēc es rakstu ļoti lēnām. Kaut kā tādā literārākā griezumā vai rakstīt, tad iemācīties. Es domāju, ka nē. Vai nu ir, vai nav? Es teikšu, ka visi var rakstīt. Bet ne visi. Vai nu ir talants, vai nav. Jā. Es pati, labi, ka es šo vienmēr jautāju publikai, nevis, ka man kāds to jautā, jo es nezinu, ko es atbildētu patiesībā. Viena lieta ir tā, ka varbūt, ja būtu korektāk, ja es jautātu, vai rakstīt var iemācīties, piemēram, 40 gados. Es domāju, kāds bija kursa kaut kāds vidējais vecums. Tas varbūt būtu tā kā precīzāk, jo es pati manā rakstīšanā vislielākais nopelns ir manai vecmāmiņai.
kas nepagūtam man lasīja priekšā un visu, ko. Un viņai kaimiņienes teica, tu viņai lasa ziedoņa pasakas, tas bērni neko nesaprot. Un man vecāki bija lietēs to skolotāji teica, pagāt, mēs redzēsim. Un man tiešām rakstības stilā, tad, kad man kādreiz salīdzina kaut kādas miniatūras ar ziedoni, es ļoti to novērtēju, bet es zinu, no kurienes tas nāk. Tas ir vienkārši, es to visu laiku dzirdēju. Nu, tā kā tas nav tā, nu, tā kā pilnīgi no kaut kāda zilo gaisa. Un tad es redzu savu trīsgadnieci, kurā dzīvo grāmatu ierakumos un runā visu laiku. Un runā tādos teikumos, ka dažkārt mēs nesaprotam, kur tas nāk, bet tad es atreferēju, tas tomēr ir kaut kādā grāmatā. Un tad ir vēl viena lieta par ritmu, ka tur ir grūti iztēloties, tas skan mazliet dīvaini, ka to stāstu citiem. Bet mēs mājās dažkārt runājam tādos atskaņu pantiņos. Tas tā daži sanāk, tu man kaut ko saka, un es tev atbildu ar atskaņu. Tas izklausās mazliet tā, bet tā, kad tas no ikdienā, tas šķiet tā ikdienišķi. Aizbrauksim uz veikalu, nopirksim mēs sieriņu, dažreiz viņi vēl šo pavadās plaukstām. Atbrauksim mēs mājiņā, iesim visi vanniņā. Nu pilnīgi kaut kādu vienkārši ikdienas notikumu blisti, bet viņi saliek precīzā ritmā. Un tas ritms viņā dzīvo, tāpēc, ka viņi to ritmu dzird apkārt. Mēs runājam bieži ritmiski, es lasu daudz dzeju, viņai mīļākā grāmata Reju no Eju ar dzejoļiem un tā tālāk. Un tad ir mans tētis, kuram ir 50 un drusciņu, kurš ir izdomājis spēlēt, ka viņš mācīsies spēlēt klavieres. Viņš mācās ļoti apņēmīgi, viņam arī kaut kas sanāk. Es ilgu laiku negāju studēt, man tā rakstniecības studijas, man viņas tā kā kaut kur tā kā bija, bet man vecmāma viņa bija mācījusies filologos, un es zināju no galvas tādu tekstu, ka bija jālasa visu laiku tādu un zaļā zeme. Un visu laiku bija tāds, un man liekas, nē, ja es teiktu aiziešu, man kaut kur būs tāds obligāta un tāda milzu smaksa ar literatūru, man liekas, ka man nositīs apetīti un vispār tur, bet tad es izaugu uz brīdi, kad sapratu, pat ja man dod zaļo zemi vai jebko, kas man pašai neienāk prātā, kaut ko tur var izvilkt un kaut ko tur var paņemt un vairāk vai mazāk, bet man pamudināja aiziet studēt Egons Dombrovskis, jo man tad laba sadarbība ilgu laiku bija ar Liepāju. Es viņam rakstīju scenārijus saviem pasākumiem. Vienā no tādām reizēm mums bija sanākšana kopā, un tas pasākuma arī bija aktieris Egons Dombrovskis, un es absolūti viņu nošarmētu. Viņš teica, jūs nerakstat lugas. Un man liekas, Egons Dombrovskis jautāja, es nerakstu lugas, es rakstu lugas. Es biju, kā man vispār tas ienāca prātā. Bet tad man vajadzētu kaut ko pamācīties, jo es vispār nesaprotu, kas tas ir, par ko mēs runājam. Tad es aizgāju studēt un sapratu, ka es nerakstu lugas. Nav. Jo tur ir pilnīgi cita aritmētika apakšā. Un tas bija viens no lielākajiem iegūmiem, patiesībā, ka es šādi teiktu, ka vērtīgi ir saprast, ko tu nedari. Nevis meklēt, ko dari, vienkārši varbūt svītrot ārā, kas nav tas. Šis ir viss svītrots tā. Bet es nonācu pie tā, ka es varu recenzēt izrādes. Tas man nekad nebija nācis prātā. Un tas bija tikai pamudinājums no pasniedzējas. Es domāju, ko es varu tieši teikt par izrādēm. Tā kā tā nopietnā. Bet ir tādās, ka tā ir mans skatuves puse. Jā. Un tagad man ir 2 labradori, man kāds dažreiz jautājis, vai tā kā nebija grūti, tad mēs nomainījām krāsu, tagad ir brūni. Bet pagāja arī laiks starpā, vismaz 2 gadi, ko es no psiholoģijas zināju, ka tiem 2 gadiem vismaz tā kā vajadzētu, lai tā viss mazliet tā... Es zinu cilvēks, kas paņem uz dienas būtiski, tas ir tāds cits piegājiens, bet tā. Man bija grūti pirmās 3 dienas ar to kucēnu, man reāli bija grūti. Man pirmajā mirklī es tā kā, jā, mēs ņemsim, tad viņš atbrauc mājās, man likās, ka šis varbūt pa grūti, ka tu uzplaši, bet pēc tam tas tā pārgājis. Jā.
Un kā taviem bērniem ar tas ir, man šī ļoti, ļoti patīk šī tēma. Domāt, jo, kā es teicu, man modelis bija riktīgs pārinieks. Dažreiz ļoti tehniski vajadzēja iziet tur satikt ar draugiem kādā vakarā, un tad izgāja suni ārā, pastaigāties, piemēram, zināja, ka viņš nav, tā kā arī ļoti, ļoti tādi tehniski filigrāni, bet citādāk viņš tiešām bija tāds pārnieks, kurus kopā izaugu tādu jauniešu vecumu, kurš visādās ieizaicinoši. Tad maniem bērniem suns pilnīgi citu lomu, un es ļoti priecājos, ka mums tie suņi tieši tādā ziņā, ka bērni ļoti, ļoti daudz iemācās. Kur tu mācījies rakstniecību? Rakstniecība ir Liepājas universitātē, tā ir Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmija. Daži, tad, kad mēs sākām Liepājas universitātē un pabeidzām zem ETU, un dažiem šis ļoti sāpēja kucbiedriem, man nāca smiekli, jo man vīrs ir ETU būvinženieris pabeidz, un likās, es savu mūžu neko nebūtu ETU pabeigusi. Šī absolūti tāda, tā kā esmu ETU, jo man sasēs tikai ar inženierzinātnē, tā primāri. Tā kā, jā, un lai neradītu mānīgu iespaidu, jo daudz domā, ka rakstniecības studijas ir tā, viņi tur iet, es tādu joku, tā tiešām daudziem šķiet, ka vienkārši viņi tur iet un raksta un ko lasa, ka tas ir absolūti sarežģītākās studijas, ko es jebkad mācījusies. Jo maģistru psiholoģijā pabeigt bija tiešām, arī ar manu tādu pieredzi un to visu pārēju kopā, bet tas bija daudzkārt vienkāršāk. Un, protams, ir cits izējas punkts, ka man bija jau bērns tajās Liepājas studijās un tā tālāk, un tā ikdiena cita. Bet tā man kā rakstniekam tas studiju nosaukums rakstniecības studijas, protams, glaimo, jo tas tiešām ir par mani. Bet droši vien, ka korektāk būtu, ja tas būtu kaut kāds literatūras zinātne. Un tad, kad es gados, nezinu, es tikai 20 sāku lasīt to, kas es rakstījis 12 gados, tas izklausījās tā. Un viena lieta, kas pēc ļoti iezīmējās, bija, ka es 11 gados biju rakstījis, bija katra otrā teikuma galā bija izsaukumzīme. Un man liekas, tas tik ļoti iezīmē to jauniešu, ka viss ir tik spilgts, tik visam ir izsaukumzīme, viss ir tik... Un es lasīju, domāju, tur viss ir punkts. Un es arī liku tos punktus, un domāju, kāpēc tas ir tik tā? Un sapratu, ka man vieglāk ir vai nu izdzēst un mēģināt kaut ko rakstīt no jauna, kas likās šausmīgi grūti. Vai man vajag kādu, kurš var iekāpt tajās kurpēs, jo es pati nevaru to izdarīt. Nav. Un tad tāda Santa, kurā ir izcils redaktors, viņa tieši to var izdarīt. Viņa var iekāpt tie 12 gadniekā, un viņa saprata. Un tā kā atnāca tajā viņas koriģēja, un man likās, kāds tiešām nolasīja to, šis ir tas, kas bija vajadzīgs. Kā viņas darbs bija ļoti, ļoti nozīmīgs, jā. Tā kā man ir tie stāsti pārējie, kuri bišķiņi apaudzēti ar kaut ko, un tur vēl jāizdara kaut kāda apvērojuma darbs, un tad redzēs, kur tas novedīs, bet tie varētu būt stāsti jauniešiem. Un savukārt maģistra darba ietvaros, tur ir opcija tāda, vai tu raksti tikai akadēmisku darbu literatūrā, vai puse ir radošs darbs, kas bija mans variants, ka man puse bija tāda pētniecība, un es pētīju grāmatsērijas esmu. Tās grāmatas, kas ir tāds biogrāfisks vairāk žanrs, un pati arī strādāju pie savas vecmāmiņas darba. Man viņš stāv iesākts, un es viņu gribu pabeigt, bet viņš arī tāds ļoti, ļoti ietilpīgs. Un man dažkārt arī ļoti, ļoti fizioloģiski grūti koncentrēties, jo man tad, mums latviskot, tas sanāk, mammas, bet tāda migliņa, tad mammas migla diezgan liela, un tad, ja es pat apsēžos pie datora, un man beidzot laiks, es skatos, domāju, ko man tagad ar to darīt? Tā kā man galvā kaut kas ir rakstās, bet tagad man ir reāli jānonāk. Tā kā tas ir lēni, bet es noteikti to pabeigšu. Un man liekas, ka to vecmāmiņu darbu. Man vecmāmiņa bija, viņa rakstīja, lai, cik es varu objektīvi uz to paskatīties, tik viņa rakstīja vienkārši izcili. Vienīgi es pati tam neticēju, un tāpēc es visu, ko viņa rakstījusi, ir sagūlis viņas atvilknē. Tad tā vienīgā tāda atšķirība, jo man tika klāt vēl mazliet man tēta ambīcijas un tad pārliecība par to, ko es daru. Bet vecāņai viss tas laiks un tā tālāk, tā gan daudz ir rakstījusi, bet tas ir nogūlis kur, un tad viņai tādi memoāri, man liekas, pat viņu sauc. Un vecmāmiņa
saņēma tika aptaustīt grāmatu, un viņas pēdējais vārds pirms aiziešanas bija grāmata, un tajā naktī arī vecmāmiņa aizgāja. Tā kā vecāņa izlasījusi iespiestu, bet vecmāmiņa izlasījusi tādu litīgi īstu to darbu, tādu pirmatnēju versiju, un viņa tika tas uzticamākais. Pat atnāca uzaicinājums no tā paša Todera, izrāžu sarakstu, ko ir iespējams recenzēt, un ka viņi ļoti priecātos. Un es tā labi. Es ļoti priecājos, ka es kaut kā tīši, netīši, bet nonāku drusku tajā vidē. Un es vairāk rakstu par to emociju kopumā un par to izrādi. Jo man sākumā likās, kas es tāds esmu, lai es varētu rakstīt kaut ko par gaismotāju darbu un par kaut kādām lietām, kas es nemūžam neesmu tur tā baigi kaut kā tā bijusi viņām klātesoši un tūmā. Izrādās, ka iespējams, ka tas ir aizskarīgi cilvēkiem, kuri jūs arī ikdienā, piemēram, ja neesat darbojušies gaismotāju darbu, jūs nemaz negribat par to lasīt kaut kā ļoti tādā ļoti tehniskā kaut kādā ieskatā, bet jums tieši der, ka jūs to pasaka cilvēks, kurš arī skatās līdzīgā leņķī kā jūs. Tā kā īsa pāris teikumiņos, ko tu vispār, kas ir tavs darbs? Bez rakstīšanas. Tā kā dienestā. Maizes darbs. Jā, es teicu vispār, es esmu mājās, un man tas darbs liekas tik tāls kaut kas tāds tā kā kaut kur viņš tā kā ir. Bet es vispār strādāju valsts probācijas dienestā. Cilvēki bieži nezina, kas tas ir, un es priecājos, ka nezinu, jo tas nozīmē, ka nav bijusi liela saistība. Bet tas ir krimināli sodīt cilvēku resocializāciju. Vairāk tas mans lauks. Un es arī tad, kad Anglijā studēju, man vairāk kursi bija tieši psiholoģijā un pamat izglītība, un vairāk kursi bija tieši saistīti ar kriminālistikas pusi. Man jau no bērnības ļoti patika. Man pirmie darbi, ko es rakstīju, bija detektīvi. Ja, es pierakstīju, dzīvoju rajonā, kur puiši brauc ar mašīnām un brauc ātri, un tad to visu tā rakstīju savā kladītē. Un pēc man sapnis ir par vienu kaut kādu detektīvu tādu romānu. Un tā darba ikdienā, mana sirdslieta, bet šis izklausīsies šausmīgi. Man interesējošākais kaut kāds darba loks ir tieši ar personām, kas izdarījuši dzimumu noziegumus. Respektīvi, mans darbs īsāk sakot diezgan smags. Tādā kaut kādā emocionāli nokrāsā diezgan smags. Un tā, bet, lai saprast, es tajā redzu tā kā ļoti lielu jēgu un kaut kādu. Mēs tad pirms tam parunājām par cietumu. Es pietrūku cietumu un cilvēki vienmēr skatās aizdomīgi uz mani šajā brīdī. Bet es zinu, ka pēc, un tur tāds adrenalīns, un vairs nav tā kā sanāk, bet sanāk man baigi patīk. Tas ir tāds duršanās, un tas ir interesanti un tā. Bet tad, kad mamma pavīd tajā stāstā internāta skolu, un tad, kad mamma bija direktors, tur bija bērni no ļoti, ļoti visādām ģimenēm, un ļoti daudz arī no nelabvēlīgām. Tur kaut kāds, nezinu, procentuāli, bet respektīvi tas loks tāds bija, bet es, būdama bērns, vispār to neredzēju un nejūtu, un es tajos visos jauniešos redzēju ļoti, ļoti daudz resursu un ļoti daudz uzticamu, ļoti labas attiecības. Un es domāju, tas ir pamatā, kāpēc es arī cilvēkos, kuros sabiedrības daļā ir ļoti grūti saskatīt jebko gaišu, es tur redzu kaut ko ļoti uzticamu, un tas arī tas kaut kāds vadmotīvs, kāpēc es esmu nonākusi darbā, tur, kur es esmu nonākusi. Un tie jaunieši stāsti ir tādi, jā, ka es esmu par to domājis, tas prasa laiku, jā, piesēšanos, bet es nesaku, ka nē. Lai tev būtu laiks, lai tev ir iedvesma, lai visi tavi darbi sakārtojās tā, kā tev viņiem ir jābūt, tev par labu, un lai mēs pēc iespējas drīzāk sagaidām tavu stāstu krājumu. Un visu, kas tev tur galvā darbojas. Paldies, ka tu pie mums atbrauci, paldies par tavu stāstu, par tādu mierīgu rimtu tikšanos un ielūkošanos tavā ikdienā. Paldies! Paldies!
visiem. Tiekamies ar kādā citā reizē. Jā, paldies. Kas mums šodien ir? 17.